Skaidrs, es pasaku, ka Nevienu vārdu uzreiz. Kā 14 reizes, man skaitīs 15. Ai, man uzsver. Ai. Man četri. Pēc, ka es viens apmēģinu. Jā. Tā ir visu Latvijas galvenā baznīca, ir akadīzijas un savu veidā viņiem stāv cilvēku no dažādām draudzēm, bet arī tas, ka mēs cenšamies to organizāciju, kas ir nopietnas, ir iespējams vairāk pabarot, tāpēc daudz, kas nevar fiziski uzņemt tik daudz. Cilvēks tiešām ir novērst nopietnas problēmas. Neatmaksājot kredītu, kaut kāds cilvēks, lai viņi iet lūgt, ilgmatēt kaut ko pilnīgi, tādu reālu taustāmu. Jā, protams, cilvēki jau ir no pasaules un dzīvo pasaulē, un mums ir ietekmi daudz lietas. Otrs puses es redzu arī, ka jau šobrīd jau ir jūtams tāds uzlabojums, ka cilvēki saka, jā, ka tāds labāk paliks. Un, protams, tagad daudz strādā un nevarēs izbrīnīt atvainoties. Tas ir tas, ka daudz ir atlikuši darbu un kur jau grib, kuriem ir tas aicinājums jau atklāt, lai iespēja būt šajās vietas. Ko tu gribi? Es brufnu atbraucu. Bija mētiņš. Kolorīši. Bet man mētiņš kaut kas nepastāv. Bet jūs skaisti kalnē mēs būsim svētī. Mums jau darbs ir labāk, jā? Mēs viņam kaut ko Lietuvu vai sevi vienu dienu. Tu vari Radviliškos atbraukt Lietuvu stantē parunāt. Mēs no pirmdienu 8 skaistkārtiem dievotības. Un viņi ir līkums, jums visiem ir pasas un identifikāti, un mēs ejam savu Lietuvai. Vienu dienu. Nākam pirmdienu. Nākam nedēļ pirmdienu. Jā. Lietuvu. 8 dievu kalpošanas skaistāmē, tad mēs ejam un caur Lietuvu, pa Lietuvu vienu dienu. Un šogad Rīgas karogs pirms reizes. Ja? Tas ir lietuviešu tampē. Šogad par Rīgu lūksimies. Jā. Jā, pierastās. Ai, jau kādi. Nu, ko stāsimies vai paliksim? Paliksim. Arī tādā ziņā, ka tas sarbotīgs tāds, ka vienmēr jāpastās apkārt, ka tāds prieks visiem ir jāsaka. Kurš ņems karogu?